Jā, godīgi sakot, kopš paša sākuma, kopš Valtera pēdu meklējuma sākuma līdz grāmatas iznākšanai pagāja apaļ 12 gadi. Pa vidu bija arī daudz kas cits, cita grāmata, citas publikācijas un daudz tādu paralēlu projektu, bet kopumā tie bija 12 gadi. Kopš mana pirmā Dresdenes un Berlīnas perioda 10, kopš DAT stipendijas un pirmās iespējas tur tādu pamatīgi ķēries būt cieši pāris bibliotekās un arhīvos. Un kāpēc Valters? Kāpēc Valters? Tāpēc, ka Valters, jā, tā tiešām bija, tas bija tas mūsu mākslas vēstures galvenais, tā laika gadsimta mīras mākslas vēstures galvenais baltais plankums. Par Purvīgu un Rozentālu mēs salīdzinoši daudz varējām uzzināt no tā, kas bija pamat materiāli iegūt no tā, kas bija Latvijā un Krievijā. Bet savukārt Valtera specifiskās biogrāfijas un pēc tam visa šī ilgā dzelzs priekškatu laika dēļ par viņa, sevišķi viņa dzīves vēlo posmu, bija zināms ārkārtīgi maz. Un tāpēc pēc dzelzs priekškara krišanas 90. gados, kad parādījās jaunas iespējas un mēs bijām jaunas studentu paudzi, tad parādījās pētnieku interešu lokā arī daudz tādas tēmas, kur bija nepieciešams, kur vajadzēja izmantot šīs iespējas braukt uz rietumiem, pētīt materiālu, kas ir tur. Un tādu pētījumu, mākslas vēsturnieku pētījumu, kas ir saistīts ar vācu kultūras mantojumu šeit Latvijā un arī tādām starptautiskām personībām, tagad jau ir tapis un top un viens vien, un šodien Tas bija svarīgi, bet ne mazāk svarīgi bija tas, ka vienkārši vācu valodas, vācu literatūras un vācu kultūras prestižs bija augsts ģimenē. Un tā nu mana mamma, un par to viņai liels paldies, izšķīrās, ka mazliet tālāk tur iznāk gan tā braukšana, bet ka sūtīs mani Rīgas 5. vidusskolā, toreiz viņa saucās Dzentes Ozols Rīgas 5. vidusskola, tagad tā ir Agenskalna ģimnāzija, un tā bija viena no tām skolām Rīgā, kur jau pat sagatavošanas klasītēs jau mācīja vācu valodu, un pēc tam vācu valoda atšķirībā no parastajām skolām, kur svešvaloda parādījās tikai 4. un 5. klasē, šajā skolā viņa parādījās, viņa bija uzreiz jau, ar viņu sākās visas skološanās. Un, ja Kristiāna pirmīt teica, ka viņai mācīja vācu valodu slikti, tad es varētu teikt par sevi gan, ka man vācu valodu mācīja ļoti labi, bet es mācījos ļoti slikti. Un patiešām manī nebija nekādas, teiksim, misijas apziņas vai kaut kādu pienākumu pret šo valodu vai aktu mūžiņu, un es biju priecīgs, ka es varēju pēc 7. klases doties prom uz muzikas skolu, uz dārziņu skolu, un tā es kādu laiku pilnīgi aizmirsu par vācu valodu, ko man tur bija 7 gadus mēģinājuši ar lielākām vai mazākām sekmēm dabūt manā toreiz diezgan cietajā aurī iekšā. Bet pēc kāda laika, un pagāja patiešām gadi, es sapratu, ka tomēr tas pārsteidzošā kārtā kaut kas tur ir nonācis, un ka šis kaut kas, ka viņš darbojas. Jā, bija kaut kādas tikšanās negaidītas, es atceros, ka vienreiz viena DDR turistu noģība vienā trolēbusā, un otra turistu izmisumā sāka saukt, ka viņai kaut ko vajag, un viss stāvēja riņķi brīnījās, bet es lepni pateicu, ka es saprotu, ko viņiem vajag. Tad viņi saņēma savu ātro palīdzību. Un tā, vai arī vēlāk nonākot jau konservatorijā, kur starp citu bija ļoti labi nostādīta vācu valodas mācīšana, bija tāds profesors Rūvis Šmits, un viņam bija dzelžaina metode, un patiešām jāpaldies, viņš sakārtoja manu gramatiku. Tā kā tas bija tas brīdis, kad es laikam sāku apzināties, ka pateicoties mammas toreizēji iniciatīvai, manā
instrumentārijā, manu darba rīku klāstā ir nonācis kaut kas patiešām vērtīgs. Varbūt tomēr